Raidījumu piedāvā LZ Cargo, atbalsta Air Baltica un Estravel Latvija. Sveicināti raidījumā no 57. paralēles. Turpinām ceļot pa Gruziju, kas ir paradīzes dzīves baudītājiem, kur ēdienu gatavo tikai no dabīgām izejvielām. Saka, jau kļūsti nopietnāks. Kāpēc tu esi dīvains, kāpēc savādāk? Es būšu nabaks, ja tā ir paredzēts. Un varbūt palikšu es viens un varbūt arī neprecēts. Bet man vienalga ir tik un tā. Gruzijas kultūra, tradīcijas un viesmīlība nav iedomājama bez galda kultūras. Ēdienu gatavošanā tiek izmantotas dažādas garšvielas, daudz zaļumu un tikai dabīgas izejvielas. Не в этом суть. Как Хороший мясо и сол. И профессиональный швадр, как я. Jā, tieši tā. Nemarinēja gaļu, īsta gaļa, sāls un tikpat labs pavārs kā viņš. Un ir kapitāls. Un nedaudz vīns. И хорошее настроение должно быть. Шашлык, когда жарит, надо, чтобы в хорошем настроении было. Понимаете? Когда в плохом настроении жаришь шашлык, очень не получается вкусно. Когда... Labam garastāvoklim jābūt pāri visam. Kā jebkuru, arī Latvijā ēdumu, ko grib pagatavot, pāri visam labs garastāvoklis, labs noskaņojums. Nu, forši. Gruzijā visas dabas veltes nonāk uz galda. Brīvā dabā un dārzos aug gan granātāboli, gan valrieksti, vīnogas, meža vai dzeloņu plūmes, persiki, hurma, āboli, bumbieri. Man ir iespēja atkal pagaršot kādu gruzīnu nacionālo ēdienu. Pēc konsistences un garšas kaut kas starp kefīru, rogušpienu un krējumu. Называется? Мацони. Мацони. Это грузинское национальное блюдо. Грузиņu nacionālais ēdiens tas ir. Это мацони, это Мацони. грузины придумали. Грузиņi ir izdomājuši. Nu, buivala. Буйвалихи. Есть корова, Да. коровиное молоко, а есть буйвали. Jā. Буйвалихи молоко. И вот это из буйвалихи молоко самое вкусное. Мацони, это из буйвалихи молоко. Garšīgākais. Bifeļu mācis, jā. Кто его не поест, или днем умрет, или ночью. Kurš viņu nepēdīs, vai nu dienā nomirs, vai nu naktī. Enerģētiskais, ja par ženšanu skažu, enerģētiskais ēdiens. Pirms randiņiem labs, kad ej iepazīties ar sievietēm. 3 sievietes ir nieka lieta. Iesim restorānā muzejā Hareba Igogijā un pamēģināsim pagatavot kaut ko no gruzīņu virtuves. Hop! Ep! Ejam! Kas iekšā?
Mzija gruzīniski nozīmē saule. Un tās ir arī vārds burvīgai būtnei, kas man mācīs pagatavot gruzīņu ēdienus. Es mēģināšu pagatavot hinkāli un hačapūrī no siera. Ceru, ka sanāks. Es domāju, ka būs labi. Mīkla jau ir gatava un pavārs parādīs, kā gatavot īstu Kahetijas hačapuri. Hačapuri ir tāds interesants siera pīrāgs, maize, kas pildīta ar bagātīgu siera devu. Ну, форш. Так, потихонечку расправляем. И... Ну, она чавдет стапаши. Да. Ее она положит сейчас на жарону. Да, и все. Прекрасно. Я могу попробовать тоже? Окей. Так, и так. Tas būs hačapuri ar sieru. Tā. Tā. Ņemam mīklu, liekam virsū sieru, taisam atkal tādu sainīti un tagad hop, ja? Vispār man sanāk, es jūtu, ka man ir potenciāls. Jāsāk vērt vaļā. Iespējams, ka pēc Gruzijas. Kad atgriezīšos mājās, sākšu aizrauties ar to. Smuks kā saule? Nē. Tā. Tā. Labi, ka mēs saprotamies. Ja ir vienots mērķis, valoda nav šķērslis. Tā, viss. Tā, vēl piespiest? Cetu, jā. Cetu. Viss? Spasībā. Jā, paldies. Maz brītiņš jāpagaida, un hačapuri jau gatavs. Viens no gruzīnu virtuves pamatēdieniem ir khinhali. Ar rokām darināti mīklas sainīši, kas pildīti ar gaļu un zaļumiem. Principā ļoti līdzīgi lieliem pelmeņiem. Šoreiz khinhali gatavoju ar biezpienu. Кхинкали тоже вот так. Это творог. Ну, он такой траканс, kā ir. Он жирный такой творог, да? Он такой, как сыр. Да. И так же? Он такая tāds drēbīts, tā kā aizskars saloka, ja? Я понял. Čik. Maisiņš. Ziemassvētku dāvana ir gatava. Davai. Tā. Pa vidu mēs neko neatstājam. Mēs neesam tie, kas atstājam. Tā. Tā. Ai. Tā. Aha. Вот так? Окей. Vienu stūrīt. Собирай потом. Вот да, я понял. Хоп. Не, смотри. Смотри. Aha. Am ხელით ასე. Tā. ასე დაიკავე ეს. Tak, da? Okei. Okei, tas nozīmē, ka man kaut kas sanāk arī laikam. Sabīna, es būšu iemācījies gatavot ēst. Nu, labi. Vismaz es esmu ceļā uz to. Так, сейчас. У меня так хорошо не получается, как у вас. Ты когда сделаешь столько хинкали, сколько она, то тебе тоже получится. Так, да?
Hei? Asi. Nu, rekā. Esmu atskatīt. Un Ziemassvētku mēsīši gatavs. Jā. Un lieko noņemu nost. Nu, gandrīz tikpat smogs. Опа! Она говорит, что это больше красивое. Спасибо. Kas ir raksturīgs gruzīņiem manā uztverē? Un es priecājos par to, ka es iepazinos ar to un redzēju. Ir lepoties ar to, kas tev ir, un negausties pēc tā, kas tev nav. Un viņi lepojas un uzsver to, un tas ir dikti liels spēks. Gruzijā dikti mīl sievietes un ciena vīrieši, ja vien tu esi vīrietis. Man liekas, ka tas ir dikti svarīgi, ko mēs brīžiem aizmirstam. Būt, ar raksturu, cienīties un nevienu priekšā neklanīties. Tepat blakus izveidots muzejs, kur var aplūkot dažādus senus darba rīkus. Šī ir gruziņu klēts. Viņa ir darināta no ozola. Kāpēc? Tāpēc, ka pēles un lāči ozolu negrauž. Mājā izvietotas vairākas istabas, katra ar savu kultūras pienesumu. Šī istabiņa konkrēti ir ieturēta Āzijas stilā. Ja tev gribās vakar pavadīt tādā gaisotnē, to var izdarīt. Dosimies tālāk. Vectēva istaba kahetīniešu stilā ieturēta. Там есть винограда, опрыскиватель лекарства. Виногlastītāji. А что это такое? Вот это есть курдюк. Курдюк. Да, это есть курдюк, это из козы. Вот здесь вино заливали. Да. И вот так транспортировали вино раньше. Я в фильмах только видел. Да, вот это курдюк. Kurdjuk. Да, вот сюда заливали. Kāds sāda ielai iekšā vīnu, un tad droši varēja viņu pārnēsāt. Kur nu gribēja aiznest, vai pie kaimiņu vairāk aiznest, vai šī ir kazas, tā ir, tas ir mazs izmērs, un, teiksim, es nezinu, cik tā lien iekšā kaut kāds spainis, aptuveni 10 litri. Tad šeit fotogrāfijā var redzēt, tas ir izbāzts bullis. Iedomājieties, cik tur spaiņi ielien iekšā. Tā varēja pārvietot arī, dzen. Kazas, bērs, droši vien. Vai vienkāršos blakus ciematu aizvest kaut ko no sevis. Vardzīja pie Turcijas robežas ir unikāls gruzīnu renesanses mākslas mantojums, garīgas un militāras nozīmes objekts, UNESCO mantojums. Prātam neaptverams cilvēka radītas spējas pierādījums. 12. un 13. gadsimtā karaliene Tamāra lika izveidot šo aldu sistēmu. Tās ir aldas, kur dzīvo cilvēki. Tur 500-600 aldas ir apmēram. Sākumā viņas nebija redzams, bet tad notika nogrūms, un viņas atkalnējās un visu var redzēt. Lūk tā. Šajā vietā, kas ir būtiski, es pat vēl neesmu aizgājis līdz turienei, bet es abrīnoju, ko cilvēks ar savām rokām var izdarīt. Ja domāju, malku sasāģēt grūti. Tas ir tāds darbs, es vājprāts, es nezinu, tā sajūta man drusciņ, protams, ka pārņem, ka, nav nemaz tik viegli, nav nemaz tik grūti dzīvot 21. gadsimtā. Ir sava specifika, protams, tam visam. Tā mēs arī tiksim. Apkārt slaidi. No rīta līdz vakaram kaltiņi rokās un čuk. Varbūt viņiem bija kaut kādas sistēmas un ierīces. Bet, es neesmu bijis pie Eģiptes piramīdām, bet, tas atstāja satriecošu iespēju. Nezinu, kā būs, kad tiksim tur iekšā.
Es tie cilvēki, kas te dzīvo, kaut kā taču te vienalga tā pārtika, viss bija jāpiegādā. Bet reiz drusiņi ir tas, ko es tev teicu vakar. Viņi tā pus pa jokam, bet kas izvērš par tādu taisnību. Tik dižozoli, labi, nu, tas jau ir diži, bet tāda izmēra koki apkārtmēra, kā ir mums, viņiem nav. Ja tas drusiņi, tas nozīmē tā augsne, tāpat kā purvā. Tas koks varbūt droši vien baigi vecais, bet viņš ir liesis ļoti. Alu sistēmas klosteris Vardzī 900 metros no Mtkvari upes kreisā krasta atrodas vairāk nekā 600 dažāda tipa istabu, kas izcirsts akmenī. Baznīcas kapeles, dzīvojamās kameras, noliktavas, vannas, koplietojamās telpas, dārgumu glabātuvas, bibliotēkas. Vardzī sniedz 50 metru dziļumā un tajā ir 8 stāvi. Te pilnīgi var redzēt, kad tuvāk pienāk, nu, nezinu, ar kādu gluži instrumentu te ir strādāts, bet, nu, izskatās kalts vai āmurs. Te ir uz pilnu klapu strādājis. Nav, paskaties, es tā pilnīgi švīkas, kad cērt nost. Tu izsver kaut kādu asu priekšmetu un švīkas var redzēt. Nu, šiem kaut kā tā uz leju. Tapas salikts. Mežonīgs darbs vienkārši. To sajūtu nevar pārnest. Tas ir kaut kas satriecošs, vai ne? Bija? Ko? Kaut kā nes, kāpēc rokas gribās izplest? Kas tas varētu būt? Jā. Iekšā ir vīriešu klosteris, kurš arī tagad vēl joprojām darbojas. Viņi tur dzīvo gan ziemā, gan vasarā, caur gadu, var sakot. Karaliene Tamāra nodibināja klosteri, kas ar laiku pārtapa par svēto mājvietu vairāk kā 2000 mūkiem, vēlāk pārveidots par garīgo Gruzijas bastionu. Alu pilsēta, man likās, pirmatnēji un nekomerciāli vēl pagaidām. Es domāju, ka laiks paņems savu un tur brauks aizvien vairāk un vairāk turistu. Un es domāju, ka Eiropas Savienībā bez ķiverēm tur nedrīkstētu staigāt. Protams, ka dodoties uz turieni ir jārēķinās, ka bērni būs jāpieskata. Tur ir, jo var paslīdēt kāja un jābūt ir dikti uzmanīgam. Bet tā pirmatnējā sajūta, ieejot tajās telpās, tajās salās, velvēs, nu, kuras griezti ir nokvēpuši no svecēm, un kur tu redzi, kur akmenī ir atstātas vēl kalta pēdas, raisīja cieņpilnu sajūtu par to, kā viņi to ir paveikuši. Bija tā izdevība vēl sastapties ar vienu mūku. Mēs stāvējām un pēkšņi viņš mums ieraudzīja un uzaicināja iet baznīcā. Un tā baznīca, kas atradās tajā alā, tur bija tāds klusums un tāds miers. Tā baznīca alā ar sienu zīmējumiem. Es nezinu, kāds tur bija gadsimts, bet likās, ka tas jau no pašiem pirmsākumiem, pirms vispār civilizācija radusies. Tas klusums, kas pārņēma tur, es viennozīmīgi varu pateikt, ka tā bija garīga vieta un man tas bija garīgs pārdzīvojums un piedzīvojums atrasties tur. Un alu sistēma vienkārši apbrīnojama. Tur arī joprojām vēl dzīvo mūki, kas dzīvo tur cauru gadu. Neizdevās gan ar viņiem pakomunicēt, jo tur arī bija lūgums viņus netraucēt. Bet to, ko mēs redzējām, kur mēs tur ielīdām un izlīdām, tas bija fantastiski. Bet uz to ainavu, skatoties atkal uz to kalnu, kas atrodas tiem mūkiem pretī, tur ir pilnīgi harmonija
saskaņa un jā, tur saprot to dabas spēku. Pabraucot tikai dažus kilometrus no Vardzijas, nokļūstu interesantā vietā. Augšā atrodas vīriešu klosters, bet līdz viņam var nokļūt ne visi, kaut gan visi ir lepni gaidīti. Tur ir klintīs prauga, kas ierobežo cilvēkus pēc izmēru. Tiek tikai slaidākiem. Tas ir speciāli, jo kādreiz tas kalpoja kā drošība. Ienaidnieks varēja vieglāk apturēt. Lai labi nobarot ienaidnieki, tālāk netiktu. Jūs iedomājaties, cik reižu vajadzēja uzkāpt un nokāpt no kalna, lai uzceltu to klosteru. Bet mēs esam tik brīvi, cik brīvs ir mūsu prāts. Bet manā dzīve... Gruzija ir bagāta ar minerālu ūdeņiem. Mūsu tautietis Roberts Kupcis bija ķīmiķis un farmaceits. Strādāja Tbilisī vairāk kā 40 gadus un ir iegājis Gruzijas ķīmijas un farmācijas vēsturē kā pirmais zinātnieks, kurš Gruzijas dzeramo un ziedējošo minerālu ūdeņu standartus zinātniskoja. Izpētīja to ķīmisko saturu un noteica katru ūdens izmantošanu attiecīgo slimību ārstēšanai. Boržomi ir pazīstama minerālu ūdeņu ieguves vieta. Dabiskie ūdeņi no zemes dzīlēm nāk gan silti, gan augsti. Ir jau pienācis vakars, kad nokļūst slavenajā Boržomī. Tūlīt būs iespēja nogaršot augsto Boržomi ūdeni. Īsto, no avota. Mēs pirms tam iesmēlām silto, bet tur bija pārāk tumšs, mēs nevarējām safilmēt. Bet, te jāstāv rindā, gaidām. Nopirkām pudeli. Dzērsim. Lēnām tak. Es nezinu, ko tu dari, kad ir sezona. Man liekas, tad izveidojas dikti garas rindas, bet tā. Izskatās, ka mēs savu rindu sagaidīsim. Un tad attīrīsim organismu no sārņiem. Visādām drazām. Tā, es paprovoju. Kā garšos, to redzēsim pēc brīsnīgi. Es teicu, jā, es nepateicu, jā. Atšķirības starp silto un augsto Boržomi pēc garšas esot liela. Silto mēs pagaršojām, drusciņ pēc sērodnes garšas. Viņš atšķirās viennozīmīgi no tā, ko var nopirkt veikalā. Tolīt drusciņ ieliesim, pagaršosim, kā garšo šitais. Reka cilvēki jau stāv rindā. Kā lūdzu? Sastāvs viņam pilnīgi cits. To es nevarēšu ķīmiski pārbaudīt, bet uz garšu varēšu. Nedaudz mēs ielējām, neaizņēmām rindu, jo cilvēku stāv. Un jūs redzējāt, spiediens nav tik liels. Līdz ar to es saku, tad, kad ir sezona, man liekas, tas stāv milzu garā rinda. Izstāvēt viņi vispār diezgan bezcerīgi ir. Tad veselībā. Lai visiem laba veselība. Skaidrs pilnīgi, ka man arī viņa kļūst pēc īsta brīsniņa labāka. Garšo pilnīgi savādāk nekā veikalā. Skaļi, bet es tevī neklausos. Māju ar galvu un atkal izliekos. Man liekas, mums
ar tevi kaut kas nav kārtībā. Ja kliedz uz mani tu, bet es pie sevis. Ratatata, ratatata, taratata, ratatata, ratatata, taratata, ratatata, ratatata.